Kāda ir iespēja Ezeres trasē? Patīkam. Priekš zemes, kā saka, Melnzemes ideāli. Nav baigi lecieni, daudz līkumu, neko piedomā. Es apmierināts ar to. Nākošais arī braukšu obligāti. Tev kā pieredzējušam braucējiem, kāda iespēja Ezeres jaunajā mototrasē? Es ne. Ļoti atbildēju. Atbrauks vēl jāaicināt? Gan jau. Gan jau. Trasa grūti, viegli? Viegli. Vispirms gribētu pateikt šīs trases izveidošanas institīvas Teodoram Agritai, kad beidzot atkal tiek atjaunota motocross tradīcija Ezerē. Un cerams, ka no jauniešiem būs turpinājums Viesturam Gaušim, kas arī kā ezernieks ir sācis un pasaulē sasniegums guvis. Un ceru, ka tā notiksies. Jaunieši, dariet tā. Tā, un kā ir, ka trasa pirmo reizi un motosportā ir pieņemts, ka ir šampānietis, tas trases iesvētīšanai šampānieti. Jā, bet pret startu. Tad skatītāja simpātija. Es došu kādam skatītājam izvilkt, lai mēs uzzinām, kurš ir tas laimīgais. Es tev neredzu. 73. numuriņš. Ko? Skatītāji, man tev nobalso. Tātad sākam apbalvošanu. Es domāju, ka pie apbalvošanas, lai apbalvo pagastu pārvaldes vadītājs un Teodors, es vienkārši saukšu tos uzvārdus. Jā, viens dod medaļiņas, viens dod kausiņu, lai būs tā normālāk viss sanāk. Tātad mazajā kvadriciklu klasē bija 2 dalībnieki.
Un faktiski abi pilnīgi vienādi nobrauc nevienu otru, kā teikt. Viens vienu braucienu un otrs otru nenobrauc. Tātad Matīs Ančs un Kārlis Graudiņš, lūdzu, šeit priekšā. Kāpēc vieninieki droši? Abi pirmie, jā, kāpēc kopā jūs apmēram abi vienādi esat, tā kā. Tālāk solo mazie, jā. Tātad 5. vietā. Marks Daniels Upenieks. Upenieks, apvainojos. 4. vietā. Kristaps Balandīns. 3. vietā. Turpat uz 3. vietu visokā. 3. Raivo Knūts. 2. vietā Arvīts Beltiņš. 1. vieta Juris Varanausks. 'Jo mums te nav kas... Tā es jau. Nu, man te saka aizmugurē, ka neprot himnu. Nu labi, nu tad iztiksim šoreiz bez himnas, bet Latvijas cepuri viss notiek puikām. Paldies, puikas, paldies. Tātad nākošā nominācija Kvadri lielie. Piektā vieta Modas Altans. 4. vietā Zintis Pūne. 3. vieta Juris Miezs. 2. vietu izlaižu. Labi, 2. vietā Teodors Pilebainis. Paldies, mīļi. Jā, tēt pieliecies. Un 1. vietā Gvido Raudonis. Lai gan abām Teodoru cīnījās, viens braucienu, otrs, bet tā kā sakarā to, kad 2. braucienu vinnēja Gvido, tad viņš ir 1. Tu stipram padarīt. Paldies. Paldies. Līdz Eiropai. Nu ko, tagad salā lielie. Piektā vietā Armīns Kronbergs. 4. vietā Edgars Balandiņš. 3. vietā Aldis Milts. 2. vietā Mārtiņš Mauriņš. Paldies. Un par čempionu ir kļuvis Šimetovs Žanis.
Paldies visiem jums un cerēsim, ka līdz Jāņiem mēs vēl vienu tādu gonku uztaisīsim un būs. Un cerēsim, ka mēs būsim vēl kuplākā pulkā. Visi sacensības dalībnieki, kas šodien ir bijuši. Ceram, ka Teodors ieliks internetā aptišās atkal atbrauksiet ezerē un būsiet tikpat kuplā pulkā. Liels paldies visiem!